atzīšos, ka pirmo reizi 10 gados, kopš piedalos Brīvdabas muzeja gada tirgu, šī gada jūnijā, kad norisinājās tradicionālais gada tirgus, es pamanīju, ka kaut kas ir citādāk ar atkritumiem. Šķita, ka to ir kļuvis mazāk. Kā vēlāk uzzināju, šogad pirmo reizi muzeja pastāvēšanas vēsturē bija iespēja atkritumus šķirot pārstrādei. Protams, atkritumus ir vislabāk neradīt vispār, taču zinu, cik tas ir grūti izdarāms. Arī man šis un tas somā ir sakrājies. Šeit ir plasmasas pudele, dažādi čeki. Brīvdabas muzejā būs iespēja to visu šķirot pārstrādei. Tātad atceraties, ka papīrs iet pie papīra, plastmasas iet pie plasmasas pārstrādājumiem atkritumiem. Pēc tam atceraties saspiest visu pēc iespējas kompaktāk. Izdzertās kafijas krūzītes, tātad vāciņš iet pie plasmasas, papīra glāzīte iet pie papīra. Un stiklu mēs metam stiklam paredzētajos konteineros. Ēdiens bija tiešām ļoti garšīgs, bet priekš manis viņa bija par daudz. Es jums ieteiktu, pērciet ēdienu tik daudz, cik jūs variet apēst, lai jums negadās kā man, ka viss šis pāri palikušais ēdiens tiks izmests atkritumos.